Kad es ieskatījos internetā un pēc tam apstaigāju veikals, redzēju, cik maksā mūsdienīgs vannas no mākslīga akmens, nemaz nerunājot par arhitektūras betonu vannām, un maigi sakot bija pārsteigts. To cenas sāks no vairākiem tūkstošiem dolāru un aizlido kosmosā. Pat vislētākais, visbudžetiskākais variants – ilgi stāvējusi mākslīga akmens vanna ar lielu atlaidi, maksā vismaz 1000 zaļo. Par vidēju izmēru vannu no arhitektūras betona bez kauna prasa 5000 zaļo, 5000 dolāru, un betons taču ir betons arī Āfrikā. Ko jūs darat, biedri kapitālisti? Lai cilvēki varētu vienkārši nomazgāties, jūs no viņiem izspiežat tādu naudu. Tas nav pareizi. Jūsu acu priekšā es mēģināšu izgatavot īstu dizaina vannu, lētāk nekā izmaksā tikai mākslīga akmens vannas piegāde, un vēl jo vairāk betona vannas. Turklāt tādu vannu, kuras vienkārši izgatavošanu varēs atkārtot ik viens, kurš vēlas vannu kā oligarhiem, bet ar pieticīgiem ienākumiem. Mūsu nepārāk turīgajā postpadomju telpā. Vannu, kur izgatavot un pārvietot bez grūtībām, bet tieši ar prieku, varēs pat daļā dzimuma pārstāvs. Kā arī skolēni, pensionāri, studenti, vanna, kurai turklāt nebūs galveno akmens un betonu vannu trūkumu. Un tiem tie ir turklāt ļoti lieli. Vanna no vispieejamākajiem būvmateriāliem. Jašas Kosjaka dziesmas par būvniecības risinājumu vienkāršību, es tā uzskatu. Tas ir kārtējais milzīgais izrāviens budžeta būvniecības un remonta radošumā, tāpēc par visu pēc kārtas. Sveiki visiem! Lai izgatavotu šo inovatīvo vannu, es iegādājos nedaudz Penoplex Comfort. Šo plākšņu biezums ir tikai 3 cm. Pēc tam ir nepieciešams kaut kas ar zobiem, piemēram šāds zobainā špakteļlāpstiņa. Ar šo vienkāršo instrumentu, nesot slinkam, es piešķiru raupjumu gludajām XPS plāksnēm. Es apstrādāju 6 plāksnes no abām pusēm. Pēc tam bija nepieciešams celtniecības nazis ar maināmiem asmeņiem. Nogriežu stikla šķiedras sietu tādu pašu izmēru kā Penoplexa loksne. Lai izgatavotu šādu vannu, nepieciešams pats minimālākais instrumentu komplekts. Tālāk tiek izmantots putu pistole un poliuretāna līmpa putu balons. Uzklāja līmes svītras un pielīmēja stikla šķiedras sietu. Pēc tam, kad līmes sacietē, loksne var droši locīt. Man ir izdevies salēt loksnes pat ar plikām rokām. Bet ar šāda vienkārša rīka palīdzību, ko es saucu par Penoplex izliekēju, to izdarīt ir daudz vieglāk. Tā kā vieglais, bet izturīgais XPS lietoties diezgan stipri pretojas. Vienkāršā konstrukcija, ceru, ir saprotama no šiem kadriem. Ja mēģināsiet locīt bez pielīmēta sieta, tad ar 100% varbūtību loks saplīsīs, bet šādi viss ir lieliski. Tad man bija nepieciešama veca josta un klucītes, lai sadalītu spiedienu no jostas uz loksnes malu. Šādā stāvoklī loksne vēlams paturēt pāris stundas. Ārā ir ilgstoši, stipri sali, un ļoti vecu suni, kas pieredz dzīvot pagalmā, nācās ielaist garāžā. Kā jau visi niķīgie vecīši, viņi cenšas ieviest savus noteikumus. Mājā mums ir silta grīda un sunim uz tās nav vērti. Vecums nav prieks. Salīmē 2 loksnes garaniski un uz laiku piespiež ar smagumu. Pēc XPS ruļa atbrīvošanas lapu vairs nevajag locīt, bet tieši otrādi iztaisnot. Materiāls kļūst pakļāvīgs kā plastelīns. Vannas malām ļoti vēlams būt ar slīpumu, ko es arī cenšos nodrošināt. Izmērīju mūsu mājas akrila vannu un sapratu, ka optimālajam dibena platumam vajadzētu būt apmēram 50 cm. Atzīmēju šo platumu. Drošības pēc atzīmēju arī centru. Tīkliņš savu funkciju ir izpildījis, tagad to var noņemt. Tas ir vairāk kārt lietojams un noderēs nākamās loksnes liekšanai. Uz iztaisnotās loksnes, kuras platums ir 50 cm, atzīmē vietas, kur tā krustojas ar vannas dibena iezīmēšanas līnijām. Abās pusēs no malas šis attālums iznāca pa 18 cm. Piešķirot loksnē vēlamo slīpumu, izmēru attālumu no apakšas līdz atzīmētajām vietām. Man sanāca 10 cm. Atzīmēju šos 10 cm vidū, pretējā pusē no atzīmēm. Pēc tam ņemu elastīgu metru lineālu, saliecu to ar otras rokas palīdzību, savienoju 3 punktus un novalku līniju. Labi, ja ir kāds, kas var palīdzēt. Ja pēkšņi palīgs ir aizgājis uz skolu, var izmantot skavas.
Nogriežu lieku ar nazi, savienoju. Un pārliecinos, ka slīpums ir tāds, kā vajag. Turpinājums. Atzīmes izveidoju labi redzams. Atzīmēju pa 36 cm no lapas malas. Varēja būt arī mazāk. Savienoju atzīmes un novelku līniju, loku. Uzklāju līmu uz izliektās sagataves un pa loka līniju. Dodu līmei pāris minūtes, lai tā nedaudz piekalst, un pielīmēju pirmo detaļu. Ar nedaudz piekaltušu putu strādāt ir ērtāk. Tā sacietē daudz ātrāk. Eksperimentāli nosaka nepieciešamo minimālo vannas garumu. Vidēji auguma cilvēkam. Viss sanāk, tāpēc pagarina apakšas iezīmēšanas līnijas. Tieši tāpat kā pirmo lieca otro penopleks loksni. Atkal atzīmēju no malām pa 18 cm un pārbaudu atzīmi sakratību. Atkal atzīmēju 10 cm uz loksnes pretējās puses no atzīmēm. Atkal ar vēl vienu cilvēku palīdzību un lokanu lineāli novelku viltīgu līniju. Tiem, kur nevēlas pārāk iedziļināties manā 3D modelēšanā, te ir 18 cm, no kuriem sākās līnija, caur 10 cm atzīmi uz otru tādu pašu atzīmi. Galvenais parametrs, lai atkārtot man pieredzi. Minimālajiem nepieciešamajam vannas garumam pieskaitīja vēl apmēram 7 cm. Atzīmes uz vannas dibena līnijām uzzīmēju šādi. Tādā veidā vannas dibens kļūst vēl garāks. Galu galā tā ir elitāra vanna, lai gan ļoti lēta, bet elitārs vannas nekad nav īss. Šoreiz moku tais garāku. Uz dibena nezīmē, bet dar šādi. Kamēr puts sacietē, nogriež sacietējušo līmu uz pirmās loksnes. Pielīmēju otro izliektu loksni. Uzstādu atbalstu klučus no brusām un saprotu, ka tagad ar vannas formu var labi paspēlēties, un man patīk spēlēties. Nākamajā loksnē gar garo malu nogriežu ceturdaļu, un pieliekot to saprotu, ka tas ir vienkārši brīnums. Ja dibens būtu vēl nedaudz garāks, loksnes nepietiktu, būtu nācies pagarināt. Ja dibens taisina garāk par 157 cm, tad sāniem garumā pietiks ar vienu loksni katram. Tad seko vienkārši formas pielāgošanas un jaunu sānu ceturdaļu izgriešanas process. Turpinājums sekos. Liels lūgums, īpaši pastāvīgiem skatītājiem, pēc iespējas plašāk dalīties ar šo video. Esmu pārliecināts, ka šī informācija daudziem var noderēt. Turpinājums sekos. Turpinājums sekos. Nežēlojot uzklāju līmes putas, ļauju nedaudz sacietēt un ielīmēju pirmo sānu sienu. Pielāgoju, uzsmērēju un ielīmēju otro sānu sienu. Ziema, ārā -20 grādi, garažā ir vēss, līme sacietē ne tik ātri kā vasaras karstumā. Tāpēc dažās vietās detaļas pagaidām nostiprina ar pašvīnu griezējiem un naglām. Līme sacietēja, stiprinājumi savu funkciju izpildīja un vairs nav vajadzīgi. Izgatavošanas process ir praktiski bez atkritumu un lieliski noder arī atgriezumu. Tā vanna sanāks pat dziļāk nekā es sākotnēji biju plānojis. Nogriežu izvirzītos stūrīšus. Sekos turpinājums. Nogriežu neizmantoto lapas pusi. Tādējādi vannai, kuras garums pa augšējo malu ir pilni 2 metri un platums gandrīz 80 cm, man vajadzēja tikai 5,5 standarta penopleks komforta loksnes.
Atgādina, biezums ir 3 cm. Tad aktīvi strādāja ar būvniecības nazi, nogriežot visu lieko. No sānumalu atgriezumiem izgriež 3 stūrus un ieliemēja tos vietās, kur nepieciešama aizliemēšana. Asais atgriezums stūris precīzi sakrīt ar caurumu vai atvarleņķi. Tomēr kā intuitīvs dizainers saprot, ka pagaidām viss norit pat labāk nekā es to biju iedomājies pirms sāku darbu pie vannas. Esmu pārliecināts, ir pienācis laiks kliedēt intrigu un pastāstīt, kas tas ir par kasti, no kuras es visu laiku ņemu ārā instruments, kuri man saimniecībā nebija. Tieši tā, kamēr tajā top nākamais nepieciešamais instruments. Starp citu ar putu pistoli pajokoju. Es to tomēr nopirku. Uz jaungada svētkiem pie mums atbrauc šāda liela kasti, kas sver vairāk nekā 40 kg. Sen jau sapņoju un beidzot ieguvām 3D printeri Bambulab H2S Combo pie oficiālā dīlera 3D Outlet. Šis ir jauns, pavisam nesen iznācis modelis. Patīkami iespaidi sākās jau no agregāta izpakošanas brīža. Iekšā atrodas AMS 2 Pro, kuru nepieciešams izņemt. Tā tiek uzstādīta augšpusē. AMS ir tāda ierīce, kurā ievietos polītes ar plastmasu, taču printeri var izmantot arī bez AMS. Ar šādas ierīces pārveidošanu no transportēšanas stāvokļa uz darba stāvokli tiks galā ne tikai cilvēks, kurš ir pazīstams ar elektroniku, bet arī mājsaimnieks, kur tieši otrādi ir ļoti tālu no jebkāda veida tehnikas. Arī skolēns tiks galā pieaugušo uzraudzībā. Tā kā 3D Outlet ir oficiālais piegādātājs, printeri ir pieejama arī krievu valoda. Nospiežu, izvēlos Eiropu, pieslēdzos Wi-Fi. Mūsu Baltkrievija taču ir pašā Eiropas centrā. Nospiežu uz kalibrēšanu. Nav sarežģītāk kā pirmā iPhone ieslēgšana. Pirms iegādes, kā pienākās, noskatījos apskatus. Lūk, apskatnieki tieši Bambulab printers uzskata par iPhone 3D printeru pasaulē. AMS 2 Pro es ielādēju 4 dažādu krāsu plasmasas polītes. Ar tās palīdzību H2S printers var veikt daudzkrāsu druku bez jebkādas cilvēka iesaistes. To arī demonstrē mans pirmais dzīvē izdrukātais vilciņš. Tas ir pirmais sievas pasūtījums. Pildspalvu turētājs hoodie formā. Pēc tam izdrukāja speciāli skrāpi. Lai uzlabotu tikko izdrukāto izstrādājumu atdalīšanu no printera galda virsmas, printera galds un kopumā darba tilpums ir patiešām iespaidīgi. Šī ir lielākā drukas tilpums starp visiem Bambulab printeriem. Skrāpja asmeņi un skrūves bija komplektā ar ierīces apkalpošanas piedarumiem. Nākamais pasūtījums atkal ir no sievas, protams, sniegpārsliņas. Ārā taču ir ziemas vidus. Un te ir draugs, kurš ir pilnībā atbalstos, un pēc šo atbalstu vienkārši noņemšanas sāk atbalstīt to, ko parasti neatbalsta, nevis to, ko vajadzētu. Nepieredzējušam prātam atstāja neizdzēšam iespaidu tas, ka ar vienu piegājienu var izdrukāt lietas, kas sastāv no daudzām kustīgām detaļām, kuras uzreiz ir salikts kopā un nav jāaizjauc. Vannas bļodas augstumu nolēma veidot 57 cm. Tas ir ievērojami vairāk nekā parastajām nedizaina vannām. Pastāvīgie kanāla Jašs Kozek dziesmas skatītāji zina, ka ekstrudēto putu polisterolu, kas ir Penoplex, saviem inovatīvajiem izstrādājumiem es izmantoju jau diezgan sen. Principā tas nav gluži materiāli paredzētais pielietojums, jo Penoplex pirmkārt ir siltumizolācijas materiāls. Kādreiz uzzināju, ka ļoti efektīvas siltumizolācijas sistēmās Penoplex stiprina pie ēku fasādēm un apmet, izmantojot armējošo apmetumu stikla sietu un siltumizolācijas maisījums, iegūstot uz virsmas tā saukto bāzes armējošo slāni, uz kura pēc tam var klāt gan špakteli un krāsu, gan karētu vai bairumīgs, principā jebko.
Un tad es nolēmu vienkārši uzklāt bāzes armējošo slāni no abām pusēm. Rezultāts pārsniedz pat visdrosmīgākās cerības. Ieguvās izturīgs kompozīta materiāls, kas sastāv no ļoti pieejamām un videi draudzīgām sastāvdaļām. Vanna it kā sastāv no 3D Penoplex puzles gabaliņiem. Es tiešām esmu apmierināts ar sevi tagad arī kā intuitīvs dizainers. Paskatoties, kā prasmīgi Bambu Lab HDVS izveido pagaidu balstus, nolēma izmantot atsaites un balsts arī savā projektā. Tādējādi sānu malu augšējā mala kļūst nopaļotāk un daudz patīkamāk acī. Jebkurai vannai ir nepieciešams ūdens notecis caurums, un, lai noticētu ūdeni, dibenam jābūt ar slīpumu. Un ja izgatavojot dušas paliktni, augstuma starpību panāca sabiezinot javas kārtu, tad ar vannu izlēma rīkoties viltīgāk. Kā tas ir lielākajai daļai dizaina vannu, sifons atradīsies pašā dibena centrā. Tieši centrā es uz laiku pielīmēju pirmo par rokai esošo apaļo priekšmetu. Uz stātu balstu no brusas. Tagad dibenam būs izteikts slīpums uz centru, ko skaidri var redzēt pieliekot kaut ko taisnu. Papildu drošībai pievienoja vēl divus balstus. Tā izliekums ieliekums kļūst vēl kvalitatīvāks. Mala paplašinājās un kļuva zemāka nekā vannas sākums un beigas. Tomēr tas ir stereometrijā. Tāpēc, lai balsts būtu drošāks, pielīmēja gabaliņus no EPP apgriezumiem. Tagad var spēlēt ne tikai pudelīti, bet arī vannīti. Tas nozīmē, ka kopumā izstrādājuma līdzsvars ir labs. Sīkas darba nepilnības, kas izveidojušās ar izdrukāto būvniecības nazi, var izlīdzināt ar parastu smilšpapīru. Tagad vanna balstās uz visiem 10 punktiem. Uzticamība ir vairāk nekā pietiekama turpmākajām darbībām. Man taču jau ir zināma pieredze. Vietnē MakerWorld ir tūkstošiem bezmaksas 3D modeļu par jebkuru tēmu visiem. Tālruņa lietotne Bambu Handy ļauj izdrukāt tos no jebkuras pasaules vietas, jebkurā laikā un kontrolēt drukāšanas procesu reāllaikā. Mana mīļākā vieta, no kuras palaist modeļus drukāšanai, šobrīd ir mūsu virtuve. Sajauc hidroizolācijas porciju. Izdrukātā uzgals izrādījās tieši tikpat laba kā atsauksmēs vietnē MakerWorld, un lāpstiņa arī nav slikta. Penoplex gandrīz neuzsūc ūdeni. Un pat 100% tas ūdeni nelaiž cauri, tāpēc pietiek tikai ar šuvju hidroizolāciju, jo līmes putas var nedaudz laist cauri ūdeni. Tādā veidā izdodas lieliski ietaupīt gan uz hidroizolācijas materiāliem, gan uz tās uzklāšanas darbu. Pēc tam tiek izmantots apmetums sārmu izturīgs stikla šķiedras siets ar šūnām 5x5 mm un blīvums 160 gramu uz kvadrātmetru. Sagatavoju vienkārši šīs grieznes, pārvēršot tās par šabloniem. Ērtībai tīkli īslaicīgi piestiprina ar īsiem pašvīņojušiem skrūvēm, lai nejauši neizveidot caurums cauri visai konstrukcijai. Sajaucu līmes siltumizolācijai. Tālāk, ja darbi nav ne par kripatu, sarežģītāk par iepriekšējiem. Pēc sava tiešā pielietojuma Penoplex aktīvi tiek izmantots karkas un gāzbetona mājas siltināšanā. Pareizu materiālu un biezuma aprēķina schēmas, kvalitatīvu montāžu un turpmāka apdara nodrošina augstāko ēku siltuma efektivitāti. Penoplex ir ar augstu izturību un uzticamību. Tas nodrošina konstrukciju hermētiskumu un vēja necaurlaidību.
Garantēta uzticamība un kalpošanas laiks, kas pārsniedz 50 gadus. Materiāls ir videi draudzīgs un tam ir pierādīta bioloģiskā izturība, kas padara to drošu veselībai un apkārtējai videi. Ērta montāža ļauj ievērojami samazināt uzstādīšanas laiku un izmaksas, kā arī nodrošina papildu izturību vieglām būvēm. Strādāt ar rokām ir patīkami un galvenais ļoti noderīgi. Tas ievērojami samazina Alzheimera slimības risku. Un pat ja tā notiks, tad noteikti daudz vēlāk nekā tiem, kuri nestrādā ar rokām, bet pērk jaunas dizaina vannas par lielu naudu. Tā kā apmetums slānis ir pavisam plāns, apmetēji prasmes nav nepieciešams. Es strādāju ierobežotos apstākļos. Daļu nelielu garāžu 3x3 x 6 metriem aizņem 2 metrus garš paštaisīts darba galds. Mētināšanas galds, kur tā apjomīguma un robustuma dēļ es nosaucu par Ramsteinu. Uz tā tagad stāv un drukā printers. Tur ir arī kaudze citu nepieciešamu lietu. Kaitīgā vecā sunīte arī aizņem diezgan daudz vietas, jo vecāks vajag cienīt. Es darbojos pavisam lielā telpā, pie vārtiem. Manas GoPro platleņķa objektīvs iespējams rada ilūziju, ka vietas ir daudz, bet patiesībā tās ir pavisam maz. Un principā viss notiek diezgan labi. Un tas nozīmē, ka šādu vannu var izgatavot pat ļoti šaurā dzīvoklī, piemēram, remonta laikā. Ar platu špaktelāftiņu cenšos padarīt viesumu vienmērīgāku. Tur, kur maisījumi nepietiek, lai izlīdzinātu, pievienoju vēl un atkal izlīdzinu špaktelāftiņu. Šajā darbā nav nekā grūta. Ar to tiks galā ik viens, kurš būs apņēmies iegūt gandrīz bezmaksas dizaina vannu. Gan mājsaimnieks, gan mājsaimniece, gan violnieks, gan pianists, skolnieks un students. Ik viens, kurš to vēlēsies. Kanālā Jašas Kosika dziesmas es bieži demonstrēju izstrādājumu un kompaktu pagalmu būvu izgatavošanu līdzīgā veidā. Bet katru reizi darbs pie kārtējā jaunā projekta ļoti aizrauj un apziņa par to, cik daudzas ietaupas sniedz patiesu svētlaimi. Līdzīgas veikalā nopērkams lietas maksā pasakaini dārgi. Ietaupītā nauda ir nopelnīta nauda. Kamēr maisījums žūst, pagalmā savas tiesības iegūst jaunais 2026. gads, jau arī pēc vecā kalendāra. Cilvēkiem prieks un jautrība. Bet šajā laikā ļoti interesanti. Nav viegli mūsu mazākajiem spalvainajiem brāļiem, kuriem ar Bambulab H2S palīdzību izrādījās ļoti viegli un vienkārši palīdzēt. Viss nepieciešamais tam ir pieejams vietnē MakerWorld. Pēdējo reizi, kad kaut kas uz mani atstāja līdzīgu iespaidu, laikam bija tad, kad 90. gadā vecāki nopirka mūsu pirmo video magnetofonu. Tas ir video magnetofons. Vērot šādu 3D printeru darbu jau ir īsta bauda. Tas, cik prasmīgi tas izveido ārējo un iekšējo apvalku, savienojot un turpinot ar speciālu šūnu pildījumu. Gaismas josla uz skalas ir pilnībā iedegusies, tātad viss ir gatavs. Man patīk kaut ko pakonstruēt, un man pat šķiet, ka vērošana visam šim procesam uzmundrina smadzenes. Un iespējams ļaus pāriet uz nākamo, vēl progresīvāku būvniecības posmu. Tāpēc, ja iespējams, uzskat, ka šādām lietām jābūt katrā mājā. Putnu baratavu izrādījās tik patīkami, ka mēs izdrukājām arī otro. Šoreiz no gradienta plastmasas, kas pakāpeniski maina savu krāsu no vienas uz otru. Ar vienas pogas nospiešanu tieši Bamboo Handy lietotnē vai uz krāsainā 5 kolu displeja var ierakstīt interesants laika nobīdes video, un tā radās arī ērts telefona statīvs. Un vairs nav jāloka vecās plasmasas kartes. AMS2 Pro ļauj viedu drukāt ar vairākiem krāsu pavadieniem vienlaikus. Manuāli pārlādēt filamentu ar to nav nepieciešams. Sanās lielisks atslēgu piekariņš čipa turētājs ar brutālo vāciešu simboliku no VDR. Starp citas arī tur esmu dzimis. Bet Ramsteins man tagad ir pa smagu. Tagad man patīk vieglāks. PPS. Izpildīju kārtējo sievas pasūtījumu. Sāk parādīties patiešām interesants lietas. Atrodu vietnē MakerWorld. Izvēlos, lasu komentārus. Iestat filamentu un nosūtu uzdevumu drukāšanai. Printers pats sadala modeli slāņos un pats ielādē projektu. Bamboo Studio nodrošina ērtu un uzticamu savienojumu ar visiem printeriem, ja jums to ir vairāki. Ērtai pārvaldībai un kontrolei, jo īstam 3D drukas biznesam ar vienu printeri ir par maz. Tagad es varu aplūkot pilsētas no putna lidojuma bez kvadrokoptera, kas izrādījās pavisam nepareizi putni, tāpēc pie mums Baltkrievijā šos putnus aizliedz. Jāpagaid tikai vērojot veselas pilsētas būvniecību. Es izdrukāju Minsk City, mūsu Baltkrievu valodā, tas ir rajons Minsk Mir.
pēc perspektīvās sablīvēšanas, un es sāku vēl vairāk priecāties, ka jau sen pārcēlāmies un dzīvojam laukos. Dodieties uz saiti aprakstā uz oficiālā izplatītāja Bamboo Lab 3D outlet mājaslapu. Izvēlieties piemērotāko modeli. Bet ar manu promokodu PESNI jūs saņemsiet 5% atlaidi. Lielisks iemesls sākt savus 3D projekts jau tagad. Manai sievai mūsu pirkums tik ļoti iepatikās, ka viņa pat uzšūta maciņa, rētu, kabatu un rokturu, lai es to nejauši neaputinātu garāžā. Maisījums sāk sacietēt, un tieši tagad ir īstais brīdis veikt vieglu apdari ar būvniecības nādzi. Šāds maisījums pilnu stiprību iegūs 28 dienu laikā, un pirmajā diennaktī to vēl var labi apstrādāt. Tāpat kā pēc 3D drukāšanas sarežģītām formām, balsti tiek noņemti. Atkal sajauc hidroizolāciju. Forma ir nostiprināta, bet vanna pagaidām vēl nav pietiekami izturīga. No ārpuses šuvis es aizzīmogoju ar mitruma izturīgu hidroizolāciju. Līdzīgi izmantoju veidojot inovatīvo uzreiz siltināto jumtu projektā Māja par $1000, un no iekšpuses hermetizēju ar ūdens izturīgu hidroizolāciju. Tāda paša, kādu izmantoju izgatavojot tehnoloģisko mini baseinu kublu. Man no tās ir palicis pavisam maz, tāpēc izmantoju tikai no iekšpuses. Mūsu mini baseinu kubuls, kas par 90% sastāv no putuplasta, jau ir izturējis 3 sezonu eksploatācijas pārbaudi. Ar godu pārcieta augstās ziemas. Vannas izgatavošanas tehnoloģija ir ļoti līdzīga, tāpēc esmu gandrīz 100% pārliecināts par šī pasākuma panākumiem. Prasības vannai ir ievērojami mazāks nekā āra mini baseinam. Ūdens tajā tiek ieliets maksimums stundas laikā. Dzīvojamās telpās parasti sala nav. Tālāk viss notiek tāpat kā ārpusē, tikai no iekšpuses. Seko nākamais vienkāršais posms – kompozīta materiāla vannas izveide. Ar sandviču kompozīta efektu. Penoplex kalpo kā galvenais šādu kompozītu pildītājs. Turklāt, pateicoties tā lieliskajai siltuma efektivitātei, ūdens šādā vannā atzisīs ievērojami lēnāk nekā dizaina vannās no mākslīga akmens. Un arī vannās no arhitektūras betona, kas pateicoties lielajai termu masai vienkārši atņem siltumu ūdenim, neļaujot karstumcienītājiem pilnībā izbaudīt procedūras. 2026. gadā aprit 10 gadi, kopš es pārstāju jokot un augšu pielādēju pirmo nopietno video kanālā Jašas Kosek dziesmas. Šim datumam par godu esmu sagatavojis video sēriju, kurā īsi pastāst par visiem saviem sasniegumiem šo 10 gadu laikā. Tur ir gan par pašdarinājumiem, gan par īpaši lētu būvniecību. Ja neesat redzējuši un jums ir interesi, noskatieties, saite ir zem video. Sietu pārklājumam uz sieta jābūt ne mazākam par 10 centimetriem. Garāžā nav karsti, tāpēc nopirku ziemas maisījumu. Šāds maisījums pat garāžas vēsumā sāk sacietēt diezgan ātri, tāpēc nācās pieaugt nedaudz svaiga maisījumu, lai varētu visu kārtīgi izlīdzināt ar klatušu pakteļlāpstiņu. Šī dizaina korpusa izveidē tika iztērēta tikai 1,5 maisi pat 25 kg maisījumu, apmēram 15,15 m sieta, pusotras loks EPP, nedaudz līmes putas un pāris čipsniņas hidroizolācijas. Strādāja tikai apmēram stundu vai pusotru vairākas dienas pēc kārtas. Saskaitot izdevumus, sapratu, ka visu materiālu pašizmaksa knapi pārsniedz $30, kas nav vairāk par 2 vai 2,5 tūkstošiem Krievijas rubļu un ne vairāk par mūsu 100 Baltkrievijas rubļiem. Maksimums $40, ja viss materiāls pērk uz dullo, bet ar taupīgu saimnieciskumu, kādu es parasti izmantoju, iznāk vēl lētāk. Atkal viegli apstrāde pa tikko sacietējušu kārtu. Procesā pamanīju, ka viena mala izliecās nedaudz vairāk nekā otra, jo visu daru gandrīz uz aci.
Bet dēļa gabals, ar kuru to atbalstīja, vēl svaigā veidā visu lieliski izlabāja. Penoplex var nopirkt jebkurā būvmateriāla veikalā vai pasūtīt ražotāja mājaslapā. Saite ir zem video. Betona imitācijas apdara, manuprāt, jau ir uzreiz pēc noklusējuma, jo ar betonu vānu tagad šo sajaukt ir ļoti viegli. Vēl mazliet jānoguldina virsma un izskatīsies tieši kā modernā betona vanna par $5000. Slēpju pēdējās liecības, ka šī vanna par 90% sastāv no Penoplexa. Ja uzaicina 5 spēcīgus puišus un palūdz viņiem izlikties, ka ar grūtībām pārvieto šo vannu, tāpat kā īstu betonu vannu, kas sver 300 kg, tad kaimiņi redzēs noteikti padomās, ka es, Šakojsjaks, pēkšņi esmu neticami kļuvis bagāts, ja jau esmu ticis pie tādas dizaina vannas. Bet man gribējās izsmalcinātāk apdara nekā augsts, bezdvēselisks betons. Tāpēc nopirku cementu špakteli un mazliet patrenējos, izmēģinot uz vienas puses. Principā sanāk. Tāpēc apgriež vannu uz otru pusi. Uz sāniem vannu špaktelēt izrādījās ļoti ērti. Un kāpēc es nekad agrāk neesmu izmantojis cementu špakteli? Tā taču pilnīgi nebaidās no ūdens un mitruma, nebaidās no salu un kondensāta. Amerikāņi šķiet ir pieradinājuši pie ģipšu špakteles un pēc tam arī mūsu. Un tas viss dēļ ģipškartona, ko vēl 19. gadsimtā izgudroja Augustīns Sakits ASV, papīra fabrikas īpašnieks. Šis viltīgais vīrs meklēja jaunus tirgus savas papīra izmantošanai, tāpēc ātri ieguva patentu par izgudrojumu un pārliecināja visus, ka tas ir ļoti lielisks materiāls. Sakita ģipškartons sastāvēja no 10 papīra slāņiem, kas saturēja plānu ģipša kārtu. Cits amerikānis inženieris Clarence Utzmans saprata, ka papīra magnāts acīm redzam bija pārspīlējis ar papīru un patentēja jau tādu ģipškartonu variantu, kas ir saglabājies līdz mūsdienām. To parasti špaktelē ar ģitšu un akrilu špaktelēm, kurām pēc pirmās samirkšanas pienāk gals. Tas acīm redzam ir kaut kāds sazvērestības plāns. Šāds vannas, lētas, gandrīz bezmaksas apdars varianti ir simtiem. Piemēram, var pievienot krāsvielas vairākām sajauktām špakteles porcijām, uzplāt tās kā pagadās, noslīpēt un rezultāts būs gluži kā marmors. Lētas inovācijas, kuras ievieš kanāls Jašas Kosjaka dziesmas, var atbalstīt, izmantojot pogu, atbalstīt YouTube vietnē. Skatītāji no Krievijas to var izdarīt, izmantojot Boosty servisu. Saite ir zem video. Man pēc mūsu bīdāmo vārtu pildījuma izgatavošanas, kas arī par 90% sastāv no Penoplex, palika nedaudz apdars materiāla, ar kuru pēc apdars vanna izskatīsies tā, it kā tā būtu no mākslīga akmens. Nolēmu to izmantot. Tā ir dažādu krāsu, rupja smilšu maisījums, kas sajaukts ar speciālu ūdens izturīgu bāzi. Jebkurā gadījumā šīs vannas apdarē var iekļauties maksimums $20. Tāpēc korpus ar apdaru izmaksā $50. Tas ir 4000 Krievijas rubļu vai 50 mūsu Baltkrievijas rubļu. Negribu pārslogot šo video ar pārāk daudz informācijas. Tāpēc nākamajā video rūpīgi pārbaudīšu vannas hermētiskumu, uzstādīšu sifonu ūdens novadīšanai. Izdomāšu uz kā un kā to uzstādīt. Jautājums par iekšējo apdaru pagaidām ir atvērts. Būšu priecīgs par jūsu gudrajiem padomiem. Mūsu peldvana minibaseins joprojām ir bez iekšējās apdaras. Tas īpaši neietekmē ne hermētiskumu, ne peldēšanās kvalitāti, bet vanna ir vanna, un iekšējā apdara, protams, ir nepieciešama. Spiediet lielo īkšķi uz augšu, abonējiet kanālu Jašas Kosjaka dziesmas, abonējiet arī YouTube, VK grupu, TikTok un Zen. Visas saites ir zem video. Nospiediet arī zvaniņu, un tad jūs noteikti saņemsiet informāciju. Lai visā pasaulē valda miers. Paldies!